23 citi traļi bija izdzīvojuši vētru, un galvu bija paredzēts izturēt vēl daudz sliktākus apstākļus. Bija noticis kas cits, kas izskaidroja tās pēkšņo pazušanu. Daži apgalvo, ka traļeris spiegoja padomju zemūdens. Varbūt to bija pārtvēruši jūrā, apkalpi saņēmuši gūstā un kuģi apzināti nogremdējuši. Citi iztēlojas vēl drūmākas ainas. Padomju kara kuģis atklāja uguni vai jūras mīna acu mirklī saplēš korpusu. Halā, apvienotajā karalistē, gandrīz katra ģimene pazina kādu, kas bija iesaistīts šajā slepenajā misijā, un katrs neatbildētais jautājums tikai vēl vairāk uzkurināja baumas, līdz sazvērestība kļuva par vienīgo izskaidrojumu, kam daudzi spēja noticēt. Vai galu tiešām aizrāva vētra, vai arī kaut kas daudz noslēpumaināks? Mani sauc Pols, un visu savu dzīvi esmu jutis pievilkšanos jūrai. Sākumā kā niršanas instruktors un jahtu kapteinis, tagad kā stāstnieks, kurš mēģina salikt kopā okeāna noslēpumus. Zvejas kuģa gūla bojājai ir kas vairāk nekā tikai katastrofa jūrā. Šajā sērijā es vēlos atklāt, kas patiesībā notika ar zvejas kuģi Go, un kāpēc tā pazušana atstāja neatbildētus jautājumus, kas joprojām nav atrisināti līdz pat šai dienai. Zvejas kuģis Gula bija mūsdienīgs britu dziļjūras zvejas traļeris un rūpnīcas kuģis, ko 1971. gadā pabeidza Brook Marine Limited no Lowestoftas. Tas bija 66 metrus garš un 12,3 metrus plats, būvēts no tērauda un certificēts ar ledus klasi 3 darbībai Arktikā. Ar 1939 kW dzinēju tika darbināts viens propellers, kas atradās stūrējamā Kortes sprauslā, nodrošinot papildu manevrētspēju skarbos jūras apstākļos. Sākotnēji kuģis tika nosaukts par Rangeru Kasteru un reģistrēts Nordshieldsā kā SN18. Vēlāk to 1973. gadā iegādājās British United Trawlers, pārdēvēja par Gol H243 un sāka eksploatēt no Hulas ostas. No turienes tas pievienojās flotilei, kas strādāja skarbajos, ledainajos Arktikas okeāna ūdeņos. Savā laikā Gala bija modernākais kuģis. Tas bija aplīkots ar jaunākajām iekārtām zīvju ķeršanai, apstrādei, sasaldēšanai un uzglabāšanai, ar atdzesētiem kravas nodalījumiem, kuros varēja uzglabāt milzīgus apstrādāto zīvju daudzumus. Tā ūdens izspaids bija 1106 tonnas, un uz tā bija uzstādītas visas mūsdienu drošības ierīces, kas bija nepieciešams. 6 glābšanas plosti ar hidrostatisko atbrīvošanu, 4 glābšanas riņķi un glābšanas vestes katram no 36 apkalpes locekļiem. Un tieši tur sākas mana interese. Pēc dokumentiem Gola bija viens no drošākajiem un modernākajiem rūpnīcas zvejas kuģiem, kas peldēja. Tomēr 1974. gada februārī tas pazuda bez jebkāda trauksmes signāla. Neviena glābšanas laiva netika nolaista, neviens apkalpes loceklis neizdzīvoja. Mans jautājums ir vienkāršs. Kā kuģis, kas būvēts ar tik lielu inženiertehnisko precizitāti un drošību, varēja pazust tik pilnībā? Darbojoties flotē, kurā citi izdzīvoja vētru, šis jautājums virza izmeklēšanu. 22. janvārī 1974. gadā Gols ar 36 apkalpes locekļiem dodas uz bagātīgajām Barenca jūras zvejas vietām pie Norvēģijas. Kuģi Gols vada kapteinis Pīters Nelests, bet viņa palīgs ir George Petīs. Ceļojuma laikā Petīs saslimst, un Norvēģijā viņu aizvieto Moris Spēržens. Gan kapteinis Nelests, gan aizvietotājs Spēržens ir pieredzējuši saldētāju traleru zvejnieki, taču šī ir viņu pirmā reize uz Gols. Arī 2. un 3. stūrmanis ir jauns šajā kuģī. Ceļā uz Norvēģiju Gols apstājas un pēc galvenā mehānika lūguma veic automātiskās stūrēšanas remontu. 29. janvārī, kad laikapstākļi ir labvēlīgi, Gols pievienojas zvejas flotilei Barenca jūrā. Pēc 6 zvejas dienām Gols sabojā savu traļu un nomaina to pret rezerves traļu. Lai gan laikapstākļi ir pasliktinājušies, zveja turpinās bez pārtraukuma. Ceturtdien, 7. februārī, pēc 10 dienu zvejas Gols spēja savā kravas nodalījumā iepakot 19 tonnas saldētu zivju fileju. No rīta kuģim rodas bojājums stūras iekārtas sūknī, taču tas tiek viegli salabots. Pulksten 10:30 saskaņā ar uzņēmumu politiku Gols ziņo British United Trawlers par kapteiņa saldētavas atskaiti, sniedzot kopsavilkumu par atrašanās vietu, laikapstākļiem, apstākļiem un lomu.
Ziņojums tiek sniegts katru dienu 10:30, 16:30 un 23:30, kā arī zvans uz biroju 9:00. Gols zvejo Ziemeļkapa bankā kopā ar savu māsu kuģi Kelta. 15:30 Gols zvana, lai saņemtu padomu par problēmu ar autopilotu vadību, taču pēc tam vairs zvana nav, tāpēc birojas pieņem, ka problēma ir atrisināta. Barentsa jūrā laika apstākļi pasliktinās. Spēcīga sniega laikā, kad gandrīz visu dienu ir gandrīz pastāvīga tumsa. Tā kā redzamība ir ārkārtīgi slikta, Kelta un Gola atdalās, kad Gola apstājās, lai ievilktu savu traļa tīklu. Līdz 20:30 Kelta ir pilnībā zaudējusi redzeslokā Golu. 23:30 kapteinis Nelis ziņo, ka Gola ir spiesta apstāties, lai salabotu savu tīklu, kas ir stipri bojāts. 2:00 naktī, 8. februārī, laikapstākļi un jūras stāvoklis ir kļuvuši tik smagi, ka zvejas flote, kas darbojas Ziemeļkapa bankā, tostarp Gola, ir spiesta pārtraukt zveju un turēt savus kuģus pēc iespējas nekustīgākus, vērstus pret laikapstākļiem. Droša prakse jūras kuģiem ir izturēt sliktos laikapstākļus un neuzņemt viļņus tieši uz bortu vai no kuģa sāniem. 9:00 no rīta, biroja darba laikā, Gola ziņo, ka tā ir apstājusies un izvairās no viļņiem. Pēc dažām minūtēm Svanella, vēl viens saldētāja traleris, ierauga Golu apmēram 3 līdz 4 jūdzes attālumā, bīstamā pozīcijā, stiprā vētrā, ar sānu, jeb bortu, tieši pret vēju un viļņiem. Kuģis, kas atrodas ar sānu pret vēju un viļņiem, šūposies vairāk no vienas puses uz otru, kad tas pārvietojas pa viļņu ielajām un virsotnēm. Ekstrēmos apstākļos šāda šūpošanās var apgāzt kuģi. Esmu jutis šo sajūtu iepriekš. To bezpalīdzīgo šūpošanos, kad vilnis tevi paķer ar sānu. Tas ir tāds kustības veids, kas liek katram jūrniekam sarauties vēderā, jo tas atgādina, cik maz patiesībā tev ir kontrolas. Svinella dodas pret vēju drošības nolūkos, ar galvu pa labi priekšā uz Svinellas labā priekšējā borta, kamēr abas kuģi virzās uz priekšu. Vēji pūš līdz 50 jūdzēm stundā. Svinella pa VHF sazvana Gaulu, lai noskaidrotu, kā viņiem klājas. Gaula atbild, ka viņi būs nost no ceļa un mainīs kursu, lai pietuvotos krastam. Gaula pagriežas pa kreisi, lai dotos pa vējam, novietojot vēju un viļņus tieši aiz muguras. Tas paiet garām Svineļai apmēram jūdzi no tās labā borta. Kad Gaula paiet garām, Svineļa neko neparastu nepamana. 10:30 kapteinis Nelists sazvanās un ziņo par asmeni un izvairīšanos. Laika apstākļi turpina pasliktināties, viņu augstumam sasniedzot no 6,5 līdz 9 metriem. Vējš dažbrīd tiek lēsts kā 10 bauvas stiprs. 10. stipruma vējš pēc Boforta skalas tiek uzskatīts par vētru, ar vēja ātrumu no 48 līdz 55 mezgliem, jeb aptuveni 60 jūdzēm stundā. Jūras stāvoklis ir ar ļoti augstiem viļņiem, gariem, izliektiem viļņu galiem un lieliem putu laukumiem. Spēcīgais sniegs, kas snieg jau otro dienu pēc kārtas un pastāvīgā tumsa, samazina redzamību, padarot neiespējamu viļņu ieraudzīšanu, līdz tie jau tuvojas kuģim. Laikā no 11:06 līdz 11:09 Gauls nosūta 2 privātus telegramus. Laikā no 11 līdz 11:30 3 milzīgi viļņi trāpa Svinellai. Trieciena rezultātā inženieri celtni tilta priekšpusē izgriež un kuģis novirzās no kursa. 16:30 visi 17 British United traļkuģi reģionā ziņo par savu atrašanās vietu, izņemot Gaulu. Nākamajā dienā, 9. februārī, 9:00 no rīta, Gaula neziņo par sevi. Tā atkal neziņo arī nākamajos ziņošanas laikos. Tā kā tas nav nekas neparasts, tas tiek atzīmēts, bet nekādas turpmākas darbības netiek veiktas. Nākamajā dienā Gols atkal neziņo. Šoreiz tiek veikti centieni sazināties ar kuģi, un tā kā ar Golu nevar sazināties, tiek informēta apvienotās karalistes Trawler savstarpējās apdrošināšanas kompānija. 10. februāra vakarā apdrošināšanas kompānijas aģents Tromsē brīdina zvejas kuģus pie Norvēģijas krastiem, ka Gols ir pazudis. Tiek brīdināta arī britu fregate HMS Mohawk. Nākamajā dienā, 09:25, apdrošināšanas kompānija nosūta radioziņojumu, lūdzot visus kuģus ziņot par jebkādu kontaktu ar kuģi Gaulu, kuru pēdējo reizi redzēja zvejojam pie Ziemeļu bankas pirms 3 dienām. Līdz 12:35 Bodo glābšanas koordinācijas centrs tiek pilnībā mobilizēts.
Gaisa un jūras meklēšana turpinās 4 dienas, aptverot 177,000 kvadrātjūdžu lielu teritoriju, iesaistot vairākus kuģus un lidmašīnas, tostarp resursus no NATO mācībām, kas notiek plašākā reģionā. Iedomājieties, meklēt vienu kuģi okeāna daļā, kas ir lielāka par Lielbritāniju. Kā jūrnieks un navigators esmu bijis ūdeņos, kas šķiet bezgalīgi, un šāds mērogs padara meklēšanu gandrīz neiespējamu. Meklēšanā iesaistīta lidmašīnu bāzes kuģis HMS Hermes, HMS Mohawks, flotes tankuģis RFA Tideflow, 4 Norvēģijas jūras spēku un krasta apsardzes kuģi, kā arī 23 straļotāji. Meklēšanā tiek izmantotas arī tālās darbības patruļu lidmašīnas Nimrod un Orion, kā arī meklēšanas helikopteri. 15. februāra pēcpusdienā nav nekādu pēdu no Golas, un meklēšana tiek pārtraukta. 1974. gada maijā, 3 mēnešus pēc kuģa pazušanas, Norvēģu vaļu medību kuģis Rover atrod glābšanas riņķi no Golas. Citu vraka daļu netiek atrasts. Septembrī, 7 mēnešus pēc traģēdijas, sākas Golas oficiālā izmeklēšana. Tiek uzklausītas 48 liecinieku liecības un saņemti 12 cipu cilvēku zvērsti, tostarp tuvākie radinieki, eksperti un sabiedrības pārstāvji, kuri sniedz iesniegumus Tirdzniecības departamentam, kas ir atbildīgs par jūras drošību. Galvenais izmeklēšanas ierobežojums ir jebkādu pierādījumu trūkums no vraka, izņemot glābšanas riņķi. Nav reģistrēta trauksmes signālu, uz ūdens virsmas nav atrastas naftas pēdas, un precīza vraka atrašanās vieta nav zināma. Vienīgā informācija izmeklēšanas laikā tika iegūta, pārbaudot Gola māsas kuģa Kurd teknes, durvis un lūkas, jo Kurd tika pārbaudīts Gola vietā. Bez vraka, ko analizēt, un bez izdzīvojušiem apkalpes locekļiem vai lieciniekiem nav iespējams izdarīt pārliecinošus secinājumus par Gola nogrimšanas iemeslu. 1974. gada oktobrī oficiālā izmeklēšana secina, ka visdrīzākais Gola bojājās iemesls ir tas, ka kuģi sāniski skāra vairāki milzīgi viļņi pēc kārtas. Kuģis uzņem ūdeni, zaudē peldspēju un nogrimst. Tajā brīdī valdošajos skarbajos laikapstākļos, kad tas pazūd, vējam sasniedzot līdz 10 ballēm un viļņiem pārsniedzot 12 metru augstumu. Apkalpes ģimenes noraida šo skaidrojumu, jo tajā dienā Ziemeļkapa bankā zvejoja vēl 23 straļi, kas izdzīvoja spēcīgajā vējā un viļņos. Viņi arī norāda, ka jūras drošības eksperti piekrīt, ka Gola bija paredzēts izturēt šādus apstākļus, un laikapstākļi visticamāk nav tās nogrimšanas iemesls. Apkalpes ģimenes aizdomājas, ka Gola spiegoja padomju zemūdens. Viņi spekulē, ka padomju zemūdens apkalpe apturēja un uzkāpa uz Gola, sagūstītās apkalpi un nogremdēja kuģi. Ģimenes domā, vai viņa tuvinieki joprojām ir dzīvi un tiek turēti cietumā. Citi uzskata, ka Gola varēja būt uzbrukusi padomju kara kuģis un iznīcinājusi ar pretkuģu raķeti vai apšaudi, kas izskaidrotu, kāpēc apkalpe neizsūtīja trauksmes signālu. Radinieku apgalvojumi varbūt ir zināmā mērā pamatoti augstā kara kulminācijā. Lielbritānijas valdība bija lūgusi zvejas straļu apkalpēm, kas darbojās Barenca jūrā, ziņot par jebkādiem padomju kuģu novērojumiem. Valdība pat apmācīja apkalpes un nodrošināja tās ar fotokamerām un citu novērošanas aprīkojumu. Daudz cilvēki Hallas cieši saistītajā zvejnieku kopienā pazina draugus vai radiniekus, kuri bija iesaistīti šajā spiega tīklā. 1975. gadā kāda televīzijas programma apgalvoja, ka Gola tika nogremdēts veicot spiegošanu. Citas teorijas liecināja, ka Gola sadūrās ar britu vai padomju kara kuģi un nogrima, uzskrēja jūras mīnai vai aizķēra tīklus aiz zemūdens kabeļiem, kā rezultātā apgāzās. 1975. gada 15. novembrī Norvēģijas traļeris Riro ziņoja, ka tā tīkls aizķēries aiz zemūdens šķēršļa apgabalā, kas atrodas 60 jūdzes no Norvēģijas krasta, kur pazuda Gola. Pat neskatoties uz Rairo ziņojumu un citu līdzīgu informāciju par traļeriem, kuriem tīkli aizķērušies, Lielbritānijas valdība joprojām atteicās meklēt vraku. Viņi norādīja uz augstajām izmaksām, kas saistītas ar vraka izcelšanu, uz apdraudējumu glābšanas komandām skarbajos Barenca jūras apstākļos, kā arī uz grūtībām atrast vraku starp daudziem Otrā pasaules kara vrakiem šajā apgabalā. Valdības atteikums meklēt vraku vairoja aizdomas, ka Lielbritānijas valdība kaut ko slēpj, kas izraisīja sazvērstības teoriju vairošanos. 1977. gada augustā Anglija Television un Norvēģijas televīzijas kompānija nosūtīja filmēšanas grupu kopā ar norvēģu glābšanas ekspertiem, lai atrastu Gola vraku.
Viņi izmanto norvēģu traļera Rairo ziņojumu kā sākuma punktu. Kad viņi ir sasnieguši nepieciešamo pozīciju, viņi izmanto sānskata sonāru, lai meklētu vraku. Sānskata sonārs spēj noteikt objektus vai izvirzījumus, kas paceļās no jūras gultnes. Sonārs izstaro skaņas viļņus, kas atstarojās no jūras gultnes un jebkura objekta, ko šie viļņi sasniedz. Atstarotie skaņas viļņi tiek uztverti ar sonāru, kas izveido jūras gultnes attēlu. Šī ierīce bieži tiek izmantota, lai atrastu iespējams kuģu vrakus. To ir viegli lietot, un tā ātri aptver lielu teritoriju. Pēc vairākām meklēšanas stundām komanda atrod daudzsološu mērķi. Attālināti vadāms transporta līdzeklis, jeb ROV, tiek nolaists līdz vietai un manevrēts tuvu objektam, lai mēģinātu to identificēt. Dziļumā 280 metri ROV atrod traļkuģa vraku, kas guļ ar slīkumu uz labo bortu, tas ir uz labo pusi, un uz kuģa joprojām ir pārmestas zvejas tīklu paliekas. ROV manevrē pie priekšgala, lai pārbaudītu, vai ir redzams kuģa nosaukums. Kamerai pārvietojoties, uz priekšgala parādās burti ar nosaukumu Goal, kas ir skaidri redzams. Šis video ieraksts nes sevī smagumu, ko ir diezgan grūti aprakstīt. Kuģis, kas 10 gadiem ilgi bija pazudis, guļ netraucēts. It kā dziļumi būtu glabājuši noslēpumu visiem redzamā vietā. Esmu niris pie kuģu vrakiem un vienmēr izjūtu saikni ar to stāstu. Bet, kad šis stāsts tik daudzus gadus ir bijis apslēpts, var sajust visu to zaudēto dzīvību smagu. Lai iegūtu galīgo pierādījumu, komandai jāatrod oriģinālā ražotāja plāksnīte. ROV seko margai, virzoties uz tilta centru. Zem tilta centrālā loga viņi atrod plāksnīti ar uzrakstu Brook Marine, Ranger Caster, kuģa oriģinālo nosaukumu. Vrakā veiktais apsekojums ir ierobežots, taču pietiekams, lai parādītu, ka tiltam nav bojājumu un logi ir veseli, kas izslēdz sprādzienu, spēcīgu triecienu vai uzbrukumu ar jebkāda veida ieroci. Virskārta arī izskatās nebojāta. 1997. gada 6. novembrī Lielbritānijas Channel 4 televīzijas raidījums Dispatches pārraida Goal noslēpums ar atklājumu rezultātiem. Programmā ir iekļautas liecības no bijušajiem Karaliskās jūras kara flotes darbiniekiem un bijušajiem traļkuģu apkalpes locekļiem, kuri kamerā apgalvo, ka viņi nodarbojās ar spiegošanu un ka tīkls tiek vadīts no Hulas, Anglijā. Taču viņi apgalvo, ka neviens no Goal apkalpes pēdējā reisā nebija iesaistīts spiegošanā. Pēc programmas pārraidīšanas jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļai tiek lūgts pārskatīt materiālu, lai noskaidrotu, vai ir jauni pierādījumi, kas atklāja, kāpēc Goal nogrima. Neapstrādātā filma tiek rūpīgi izpētīta, taču tajā nav nekā, kas izskaidrotu, kāpēc kuģis nogrima. Jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļa secina, ka, lai noteiktu cēloni, būtu nepieciešama dekalizētāka izmeklēšana. Vicepremjers dod rīkojumu veikt vraka zemūdens izpēti. 1998. gada augustā jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļa kopā ar BBC North un Goal ģimeņu asociācijas pārstāvjiem sāk Goal vraka zemūdens izpēti. Izmeklētāji no motorkuģa Mansell 18 palaiž tālvadības zemūdens aparātu, lai veiktu vraka izpēti un iegūtu detalizētus video un fotoattēlus. Galvenie secinājumi no video materiāla atklāja, ka vairākas laikapstākļu necaurlaidīgās lūkas un durvis ir atvērtas, īpaši ārējās pretvārstu klapes un iekšējie atkritumu šahtu vāki. Kuģa stūres iekārta ir pagriezta starp 10 un 15 grādiem uz kreiso pusi, tas ir pa kreisi. Video materiāls arī parāda ievērojams spiediena bojājums vraka priekšgalā, iespējams radītu sadursmē ar okeāna dibeni. Un kuģis guļ ar 35 grādu sasērienu aptuveni 280 metru dziļumā, daļēji pārklāts ar zvejas tīkliem. Izmeklētāji izmanto tālvadības zemūdens aparātu, lai caur dažiem atvērtiem iluminatoriem ievietotu miniatūru kameru kajītēs un mēģinātu atrast jebkādas mirstīgās atliekas, taču viņi neko neatrod. Kapteiņa tiltiņš nav bojāts un tā logi nav izsisti, tāpēc izmeklētāji izslēdz sadursmes iespēju. Viņi neatrod nekādu neparastu korpusa bojājumu vai sprādziena pazīmes, kas šķiet apstiprina teoriju par aplūšanu lielu lūstošu viļņu un atvērto lūku dēļ. Izmeklētāji savos secinājumos koncentrējas uz nejaušu aplūšanu kā galveno cēloni, nevis tādām teorijām kā sadursme, sprādziens vai spiegošana. 2002. gadā jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļa veic otro, daudz plašāku zemūdens izpēti. Viņi iegūst simtiem stundu ilgu video ierakstu par kuģa ārpusi un iešpusi. Šoreiz izmeklētāji atgūst 4 apkalpes locekļu bioloģiskos atliekas, kas, manuprāt, ir neticami pēc 25 gadiem zem ūdens.
Atliekas pierāda, ka apkalpe bija uz klāja nogrimšanas brīdī un izslēdz vēl vienu sazvērstības teoriju. Izmeklētāji arī izveido GAL mēroga modeli un veic testus okeanogrāfijas centrā. Testi ļauj izveidot priekšstatu par apstākļiem, kas iespējams nogramdētu kuģi. Pēc pierādījumu pārskatīšanas no zemūdens apsekojumiem jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļai ir pietiekami daudz materiālu jaunai oficiālai izmeklēšanai. Viņi analizē zemūdens videoierakstus, durvju un lūku fizisko stāvokli, kā arī tiesu ekspertīzes novērtējumus. Iepriekšējās liecības rada jautājums par kuģa apkodu. Eļļas noplūdes izraisīja traļkuģa dzinēja apstāšanos. Ūdens rūpnīcas klājās sasniedz vidukļa augstumu, jo šļūtenes tiek atstātas ieslēgtas un sūkņi aizsērē ar zivīm. Tagad tiek atkārtot izskatīts inspekcijas ziņojums par GAL māsu kuģi. Ziņojums atklāja, ka ūdens necaurlaidamās durvis un lūkas nevar pienācīgi aizvērties rūsas un krāsas uzkrāšanās dēļ, un tās ir pastāvīgi nostiprinātas atvērtā stāvoklī. GAL varēja būt līdzīgas problēmas ar tās lūkām un durvīm. Izmeklēšana arī uzsver, ka GAL ir rūpnīcas tipa saldētava, kur nozvei tiek attīrīta un izfilēta pirms sasaldēšanas. Tas nozīmē, ka tās konstrukcija ir sarežģīta, jo tā apvieno gan rūpnīcas klāju, kur daļa apkalpes apstrādā zivis, gan arī renes sistēmu, pa kuru filēšanas atkritumi tiek pacelti tīklos un izmesti jūrā. GAL jaunais kapteinis bija pieredzējis darbā uz traļeriem, kas bija līdzīgi pēc izmēra GAL, taču uz viņa iepriekšējiem kuģiem zivis vienkārši tika nozvejotas un sasaldētas, neveicot filējēšanu vai apstrādi uz klāju. Nav rūpnīcas klāja vai atkritumu izmešanas renes sistēmas. Uz veselu zivju saldētāju traļeriem no tiltiņa ir redzams tikai viens galvenais lūks, kas padara kapteiņiem vieglāk pārliecināties, vai tas ir aizvērts. Uz kuģa GAL atkritumu izmešanas renes sistēma nozīmē, ka vairāki lūkas ir jāizver, lai vētras laikā nodrošinātu ūdens necaurlaidīgu hermetiskumu. Tas palielina aplūšanas risku, taču British United Trawlers nav nodrošinājis aktuālu apmācību kapteinim un apkalpei. 2004. gada 17. decembrī atkārtoti atklātā oficiālā izmeklēšana secina, ka atkritumu izmešanas renes uz praļklāju bija atstātas vaļā, ļaujot līdz pat 100 tonnām jūras ūdens iepūst rūpnīcas un apstrādes telpās. Kad GUL dežūrvirsnieks mēģina veikt ārkārtas manevru, lai pagrieztos pret jūru vai viņiem ar priekšu, aplūdušais ūdens strauji ieplūst pa labo, jeb labbordas pusi, izraisot katastrofālu stabilitātes zudumu. GAL apgāzās un nogrima ar pakaļgalu vispirms. Apkalpē nebija laika nosūtīt trauksmes signālu. Šī detaļa mani vajā. Nav laika ārkārtas izsaukumam, tikai jūras klusums, kas aprī visu. Doma par šo pēkšņumu ir smaga. Šo teoriju apstiprina mēroga modeļa eksperimenti, kas parāda, kā ūdens var destabilizēt kuģi līdz neatgriezeniskam stāvoklim. Ziņojums arī noraida pieņēmumu, ka GAL būtu bijis iesaistīts spiegošanā vai sadursmē. Un nav atrasta pierādījumu, ka GAL būtu zvejojis brīdī, kad tas nogrima, kas liecina, ka tīkla aizķeršanās nenotika. Gola bojājēja joprojām atstāja daudz jautājumu. Vētra bija spēcīga, bet citas kuģi izdzīvoja. Kuģa vrakā izmeklētāji atrada atvērtas durvis un lūkas, caur kurām milzīgs ūdens daudzums dažu minūšu laikā varēja apludināt rūpnīcas klāju. Šis pēkšņais svars varētu apgāzt kuģi uz sāniem un apveltnēt to, pirms apkalpe paspētu reaģēt. Tā nav viena iemesla vaina, bet gan labākais priekšstats, kas mums ir. Nelielas kļūmes, kas kopā pārvērtās katastrofā, un okeāns glabā šo noslēpumu. Stāsts par GAL ir līdzīgs daudziem citiem jūrā. Katastrofas reti rodas viena iemesla dēļ. Bieži vien tā ir nelielu kļūmju ķēde, kādas esmu redzējis neskaitāmos negadījumu ziņojumos. Vārsts, skrūve, trauksme. Katra pati par sevi šķiet nenozīmīga, līdz okeāns to pārvērš katastrofā. Kā nirejs un jūrnieks esmu pavadījis daudzas stundas domājot par šiem mazajiem notikumiem savos piedzīvojumos, kas varēja beigties citādi. GAL zaudējums un tās 36 apkalpes locekļu bojāji joprojām ir lielākā miera laika katastrofa Lielbritānijas komerciālās zvejniecības nozarē. GAL bojāji parāda, kā okeāns var bez brīdinājuma aizraut kuģi savos dziļumos, taču tā nav vienīgā reize, kad trausla inženierija sastapās ar milzīgu spēku. Mūsu nākamajā stāstā redzēsim, kā augstā kara radara tornis Teksasa 4 stāvēja pretī Atlantijas okeānam, līdz jūra to beidzot sadragāja. Sekojiet līdzi, jo šis video būs nākamais.